Sveiks! Vai plāno studēt datorzinātnes Latvijas Universitātē? Iemācies pamatus un tad izvēlies sev atbilstošo novirzienu. Bet kas tad īsti ir katrā novirzienā? Iesim noskaidrot. Ko tu studē? Es studēju datorinženieriju, jo man patīk ne tikai tās teorētiskās, virtuālās zināšanas, bet man patīk arī redzēt, ka es izmēģināju kaut ko taustām un tādu, ko es reāli varu redzēt. Noteikti man mīļākā daļa ir tieši šie praktiskie aktīvie kursi, kā bezvadu sensoru tīklu. Mēs sākumā iemācījāmies tādas pamatzināšanas, un pēc tam katrs, kā noslēguma darbu, veidoja savu projektu. Mans projekts bija 3x3 basketbola izsakošanas sistēma, kur katram no spēlētājiem uzlika sensoru, un pēc tam pēc spēles varēja analizēt, kāda tie kustējās. Es studēju IT, jau informācijas tehnoloģijas. Es īsti neesmu programmētājs, ne īsti dzelžu cilvēks, bet man interesē tā praktiskā, funkcionālā daļa tā, tas, kad viņu pielieto. Un to var darīt ļoti praktiskā pieredzē šeit pat LU. Mums pat notiek praktiski datortīkli, kur mēs ieslēdzam, izjūtam tās ierīces, viņas iesaistam, redzam terminālu. Un tāda arī bija man dzīves pieredze, ka es neko īsti nezināju, neviens ne otrs piesaistīja, bet IT bija mans. Un man tāds prieks, ka es to varēju atklāt šeit. Jā, es izvēlējos studēt teorētiskās datorzinātnes virzienu, jo man ļoti patika un ieinteresēja matemātika, arī zinātnes, pētniecība, arī filosofija. Kursi ir vairāk saistīti ar matemātiku un datorzinātnes pamatiem. Kurs ietver tādas lietas kā skaitļošanas sarežģītība. Par to, kā var izvērtēt, cik ātri darbojas kāda veida algoritmi un kā to var pierādīt. Es studēju informācijas sistēmas. Es izvēlējos šo virzienu, jo pirmo kursu gadu sākumā man ļoti patika taisīt datu plūsmu diagrammas un relāciju modeļus. Es sapratu, ka es varu to mācīties padziļinātāk un iemācīties vēl vairāk. Informācijas sistēmas virziens visvairāk balstās uz to, ka mēs mācāmies apieties ar lielu datu apjomu. Mēs arī mācāmies ļoti daudz SQL injekcijas, gan saistībā ar to, lai izfiltrētu lielāku datu apjomu, gan arī tam, lai iemācītos tīmekļa lietojumu drošību. Es mācos programmatūras inženierijas virzienā, un virzienu es izvēlējos, jo man vienmēr ir interesējusi pati programmēšana un viss process aiz tā, kā mēs nonākam no idejas līdz gatavai izstrādātai programmai. Programmatūras inženierijas virziens padziļināti pastāsta par pašu programmatūras izstrādi gan no biznesa, gan no praktiskās puses. Piemēram, ir tāds kurs kā programmēšanas valodas, kas tieši tajā ļauj ieskatīties, rakstīt dažādās programmēšanas valodās, uzzināt par tām. Gan arī ir kurs no vairāk tādas biznesa puses, IT projektu pārvaldība, kas tieši ļauj uzzināt, kā projekts īstos uzņēmumos nonāk no idejas līdz klientam. Ko tu vēl gaidi? Nāc studēt Latvijas Universitātē. Kodē, lai kodē!